Čau, mīļie! Šajā ierakstiņā es gribu padalīties ar tevi par to. Man ir jautājumi daži no dāmām, kas man uzdevā manā pirmajā enerģētiskajā kursā jautājumus. Un es gribu teikt, ka no diezgan daudzām, varbūt ne vārdiski, bet domās, ko es nolasīju no enerģētiskā lauka, skanējuši šīs jautājums, ko tad darīt tālāk, ja? Ir ļoti daudz izzināts, ir ļoti daudz aktivizēts, pieskaroties dažādiem egregoriem, satiekot dažādus cilvēkus, mācoties, atceroties, apzinoties, kas notiek īstenībā šodien enerģētiski un kas ir svarīgs. Es domāju, ka es pieskaršos pie šīs tēmas. Man šodien ir brīvs, un tāpēc es vēlos nodot jums šo vēstījumu tieši šodien. Tāpēc viss tas, kas jums ir jādara, jums ir tikai un vienīgi jāsajūt, jums pilnīgi nekas nav jāsaprot, jūs jau to ļoti labi ziniet. Iekārtojieties ērti, vēlties ieliekt austiņas. Un plūsmā, es nezinu, ko man nodos. Plūsmā es vēlos jums nodot visu to informāciju, kas man šodien nāk šajā ierakstā. Vienkārši ļaujieties un dodamies tādā skaistā, svētīgā un ļoti vērtīgā ceļojumā pretī sev. Man rāda tāda vizualizācija un saka arī tāds vārds, ka cilvēks stāv tādās tā kā man rāda krustcelēs, ja? Un viņam pretī pa šiem vairākiem ceļiem, no ļoti daudz ceļiem, tur nav tikai, nezinu, piemēram, kā 4 vai 3 ceļi, ja, kur stāvi, bet kad nāk, un tā kā rokās dod un saka, šo tev vajag, šo tev var vajag, šo tev var vajag, un šo tev vajag, un šo tev vajag. Un nāk virsū ļoti daudz tādas skaņas, balsis, cilvēkam nāk virsū, un kaut kādā brīdī ir tāda sajūta, ka viņš grib vienkārši sarauties sevi iekšā un noslēgties un aizvērties, un man rāda, ka viņš vēlas pazust šajā zemē iekšā, ja? Kad visi tie, kas ienāk, visi šie gan balsis, kas skan galvā, gan tur, kur pievelks enerģētiski paša katra cilvēka apzinātība, kaut ko izzināt, kaut ko iegūt, kaut ko aktivizēt, kaut ko pavērt, kaut ko saprast, kaut kur būt kaut kādas atbildes, ka tas viss kaut kādā brīdī ir tik ļoti pa daudz, pa skaļu, ka tas jau tādā man gan saka, ka ilgā laika periodā jau tas viss jau noticis ir. Ka šodien ir tā, kad tas viss, kas tā kā ienāk, rādot man šajā vizualizācijā, viņš viss tādā tā kā aplī, tādā tā kā tur viss kopā tā kā sajaucās, bet tas cilvēks pats, viņš ir pacēlies augstāk par šo visu, tāpēc, kad viņš jau ir paņēmis no šiem visiem egregoriem caur, jo katrs cilvēks, kas kaut ko caur sevi runā, vada, aiz viņa stāv noteikti pavadoņi, un viņam šo informāciju nodod. Mēs, katrs kā cilvēks, es pat kā cilvēks, ir vienkāršos instruments, augstāko spēku rokās, enerģiju rokās, kas caur sevi tikai un vienīgi translē. Ja kādam cilvēkam liekas, ka viņš to visu dara, tas ir milzīgs egoisms, viņš pats neko nedara. Caur viņu dara, ja? Tāda maza vienkārši atkāpīte. Un man rāda, ka šie cilvēki ļoti daudz ir pāri šim visam. Un tad, kad tu esi jau šim pāri visam, un kas vispār šodien notiek, man saka tā, kad paliek šī tāda apakšējā daļa, dzirdiet šo ļoti viegli, es viņu nelieku nekādās robežās, viņu nelieku nekādās kastītēs, vienkārši šī te
šis slānis, kur vēl joprojām ļoti aktīvi notiek. Un tur diezgan daudz, man saka, arī šis ten egoisms kaut kāds tiem cilvēkiem, kuri vēl tā kā neapzinās un neredz šo, ka tas tikai kā instruments. Ja? Tu esi pats kā cilvēks, kas caur sevi translē un pienes, viņš ir kā nulles punktā. Ja? Viņš filtrē to, kas caur viņu nāk, un tad caur viņu nāk verbāli ārā. Tas, kas caur viņu nāk ārā, tas caur viņu arī plūst. Ja? Ļoti var dzirdēt caur cilvēkiem, kā caur viņu plūst. Un tas nav viņu. Tas nav viņu. Tas ir, cik tu esi elastīgs tajā visā, cik tu esi apzināts tajā visā, cik tu esi atvērts, aktivizēts, jau atcerējies sevi. Ja? Tik tu arī to laidi cauri, un jo tu augstāk un augstāk un augstāk celies, izplaties, kā es saku, ja, jo šī informācija cauri ir tīrāk un tīrāk un tīrāk un tīrākā. Ja? Tas nav tikai tāds izdomājams kaut kas, tas ir viss kaut kas nāk, es neteikšu. Tā ir katra šīs enerģētiskā pavadoņa, ja, esība, ko viņš pienes caur sevi, ko viņš verbāli dod caur sevi, pieslēdzot savu balsi, pieslēdzot to, kas caur viņu nāk, dodot. Bet atnāk savējie pie katra, piesaistās savējie enerģētiski plus mīnus, ja jums tas atsaucās, ko es nododu, jūs plus mīnus esat tajā pašā laika līnijā, vai ir kaut kas, kas kaut kādā brīdī kaut kur aizķerās, lai notiktu kaut kāda veida izmaiņas vai ieguvumi. Jā, jo tāpēc, ka ieguvumus jau uz priekšu, tās dvēseles, kuras ir pacēlušās augstāk jau no tā, kur notiek tas šurum burum tur lejā, kur vēl visi tur ņemās, kur ir tie diplomi salikti, kur ir kaut kādi kursi izieti, un viņi visi nezina, kā tagad bez mazliet to uz sev uz pieres uzrakstīt, kas viņi ir. Ja? Tas paliek, un viņiem ir jāpaliek, jo tāpēc, ka šajā enerģijas laukā ir arī cilvēki, kuri ir jāved caur šo visu. Tas ir vajadzīgs. Ja? Bet tas, kas pašlaik notiek, es negribu dalīt to visu, man vienkārši to enerģētiski rāda, vizualizācija arī, kad sadalās, vienkārši sadalās, man gan rāda horizontāli sadalās, tāpēc, ka tas viss notiek šeit uz matricas, ja, bet ir cilvēki šeit atrodoties, kuri ir savā apzinātībā un enerģiju caur sevi vada daudz tīrāku un augstāku. Un viņi arī to piesaista savā dzīvē. Notikumus, miedarbības, cilvēkus, attiecības dažādas, radošumu. Ja? Pats katrs pēc sevis šo dzirdot var noteikt, kur viņš atrodas. Ja? Vai viņš atrodas vēl šajā egoismā, un iespējams, ka dvēsele šo arī ir paredzējusi, kad viņi nav paredzējuši šajā dzīvē drusku pakāpties augstāk, kaut arī ļoti daudzām dvēselēm ir šis ten uzdevums, lai notiktu evolūcija, ja? Lai viņai atkal nebūtu jānāk atpakaļ un atkal visam tam pašam cauri jāiet, jo tas dvēselē ir nogurdinoši. Viņai nogurdinoši klauvēties, viņai nogurdinoši atgādināt, viņai nogurdinoši. Viņa kaut kādā brīdī vienkārši var pateikt, viss, es vairs nevaru izturēt to, tu ies ārā vienkārši no šīs inkarnācijas. Tas ir vēl kaut kas cits, kas man nāk, es to arī pasaku, kad viņa ir nogurusi no milzīgā cilvēcīgā egoisma, ja, cilvēkā, kad viņš nedzird, kad viņš neizvēlas dzirdēt, ja, bet katram, kas šeit atnāk ar dvēseli, viņam ir savs plāns, kas viņam ir jāizpilda. Grib viņa cilvēka prāts sniedzās līdz tam vai nesniedzās līdz tam, tāpēc, ka tie ir ļoti daudz ieguvumi, ja? Bet tie ieguvumi ļoti daudz bieži ir aiz bailēm. Tas vienkārši ir. Tas arī notiek. Tātad, kas šodien notiek, kas pašlaik notiek, man pat rāda kā krāsa, kad šeit ir kaut kas ļoti tāds. Turpat krāsas nav.
tur, kur paliek šī daļa, apakšējā daļa, kur viņi vēl viens otru rausta, kur vēl notiek ļoti daudz tāds, kur šī augšējais slānis, augšējā kārta, tās dvēseles, tie cilvēki, kuri ir atcerējušies sevi, kuri ir ļoti daudz no vērtīga, no šī visa paņēmuši, visvērtīgāko, un arī ejot cauri šim, kā es saku, izejot ļoti daudz, kur ir bijis kaut kas sāpīgs, un tiešām kā elle uz zemes, ja? Kad šeit, kad tu esi šajās vieglajās un baudošās un radošam dāvana enerģijās, kas arī reāli dzīvē notiek, kad saprot, ka tā elle patiesībā ir bijusi ļoti, ļoti vajadzīga, un ka tā šodien jau ir kā svētība, ja? Kā paradīze tepat uz zemes, jo ļoti daudz gaismas dvēselēm, ļoti daudz zvaigžņu dvēselēm šeit uz zemes ilgu laiku pirmajā centrā, es gribu teikt, tieši šajā sevis redzēšanā šeit uz zemes nav bijis viegli. Ja? Viņai ir bijis jāaiziet ļoti daudz kam cauri, lai būtu šī sajūta, kad šī atrašanās šeit uz zemes, ka tu esi šeit vajadzīgs, ka tev te redz, ka tev te dzird, ka tu spēj pats sevi atcerēties, ka tu spēj pats sevi sajust un cienīt un cieņpilni attiekties un atvērt savu sirds centru un mīlēt un no jauna iemīlēt sevi un visas miedarbības, kas ienāk, kas notiek, un ar pateicību, ar milzīgu pateicību par visu noieto. Ir noticis šīs tāds kā ļoti, ļoti viegli dzirdēt sadalījums, ja? Kad patiesībā tie, kuri jau ir šajās vieglumā enerģijās, kuri ir tādi tā kā aktivizēti, atvērušies, viņi ir ieinteresēti šai dzīvē, viņi ieinteresēti notikumos, viņiem interesē, viņi iet, viņi vēlas, viņi sasniedz, viņi piepilda, viņi realizē, ir aktīvi, bet tas ir tik ļoti sabalansēts, cik tu dod uz ārpusi, bet cik tu tajā pašā laikā vari brīvi pateikt, ka tu vēlies sev, ka tu vēlies klusumā, vienatnē dzirdēt sevi, dzirdēt, ko tev čukst, tev dvēselē. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti skaisti. Nevis tikai tu ej un skrien šajā ritenī, bet tajā, kas tagad notiek, kur ir šis vieglums, tur pat tā nav. Tur nav pat tik ļoti fiziski sevi jānoslogo, ja? Lai notiktu brīnumi, lai notiktu labvēlīgas lietas, lai atnāktu cilvēki, lai notiktu pateicības, lai stabilizējās šī sajūta uz zemes, lai atverās un aktivizējās stabilas finanses, lai ir miedarbības, lai ir cilvēki iet līdzās, un viņi vairs nenāk un nenotiek caur kaut kādu iekšēju pieprasījumu, tāpēc, ka katrs pats šeit, kur ir šīs vieglumā enerģijas, kur ir šis radošums un kur ir šī saule ļoti, ļoti spīd, kur ir patiesībā, kur jau ir ļoti daudz dvēseles, kuras jūt, ka vairs nesaskan ar šo kas ir bijis iepriekš. Ja? Šīs visas, kas notiek, tas, kas ienāk, es turpinu, man atgriež atpakaļ, tas vairs nav pēc tāda, ka tev kaut kas trūkst. Te netrūkst. Cilvēki ienāk kā papildinājums, viņi iet līdzās kā laika līnija, viņi iet līdzās darbā, dažādās miedarbībās, uz ielas, satiekot, kur tu kaut ko redzi, un ir tik ļoti liela tāda pieņemšana, ka katram ir savs. Katram ir savs izvēlēts virziens, katram ir savs ceļš, katram ir savas vērtības, katram ir savs tas, kas ir saskaņā ar viņa iekšējo dvēseles balsi, ka viņš ir atvērts tajā iekšā. Ja? Nevis, ka tev kaut kas trūkst un tu rausti visus, un tāpēc tev vajag vienu, vajag otru, vajag trešo, tikai tāpēc, lai tev kaut ko dotu. Nē, tas vairs tā nav. Tur apakšā viņi vēl viens otru rausta. Ja? Bet dzirdiet šo ļoti viegli. Nav tā, ka tas ir slikti un tas ir ļoti labi. Jābūt šim balansam, bet
tie, kas jau ir šeit, šajās viegluma enerģijās, viņi jau to ļoti labi saprot un pamana. Ja gadījumā notiek tā, ka viņi tiek kā ļoti skatās, ļoti novēro aizmugure, pavadoņi ļoti novēro šos, viņi vēl tā kā taustās caur citiem, kuri jau ir šajā vieglumā, vai tā nav tā kā izveidota ilūzija, vai tas ir reāli, vai tas ir stabili, vai tu to pieņem, vai tu tā kā esi to uzbūvējis, ka tu tur esi, ja? Jo viņi var atmest atpakaļ uz šo un paskatīties, kā tu reaģēsi, kā tu darīsi, vai tu darīsi tāpatās, kā tu esi darījis, vai tu būsi kā novērotājā uz to visu. Vai tu iesi tajā iekšā, vai tu atkal gribēsi kaut ko pierādīt, kaut ko parādīt, kaut ko kontrolēt, kaut ko ņemties tajā visā iekšā, tajā zampā, kur tu pat neko neiegūsti. Un tu tur pat neredzi nekādus, jo tur ir tukši. Tukšs, tur ir tukšas runas, tukšs. Tur ir cilvēcīgais tikai. Tur nav enerģētiskais, tur nav kontakts ar dvēseli. Nav, bet šie cilvēki ir to izvēlējušies. Ja? Un ir tā, ka arī šo ļoti, ļoti viegli dzirdēt, tik cik man nāks arī nodošu, viņi attīrīsies. Ļoti, ļoti šis slānis attīrīsies tik tālu, kad tie, kuri paliks kaut kādā brīdī, ļoti daudz cilvēkiem ir bail tā kā šeit apakšā, saprast, ka viņi ir vieni, kad viņi vairs nevar kaut kam pieķerties, ka viņi nevar pārlikt, ka viņi nevar tā kā pieprasīt no visiem, pārliekot kaut ko. Ja? Un tad, kad būs tā, ka viņiem vēl ir jāielec kaut kādā pēdējā vagonā, ja? Patiesībā, kurš jau vairs nav, bet šeit ir pavadoņi un tās enerģijas, kas ir aiz katra cilvēka, viņas vienmēr dod iespējas. Vienmēr ir klātesošas, vienmēr dod iespējas. Ja? Jums ir tiem, kas šeit ir, tie, kas sevi varbūt vēl šeit sajūta vai kurus nolaiž līdz apakšai, jums ir ļoti skaidri, ļoti tīri un skaidri jāizsaka savus nolūkus, bet jūs apzinieties to, ka aiz katra nolūka es vēlos būt laimīga, es vēlos būt laimīgs. Jūs saprotat, ka jums visu var atņemt. Visu var atņemt, lai jūs tāds būtu. Visu. Lai jūs sāktu dzirdēt savu dvēseli, ļoti daudziem cilvēkiem notiek negaidīti. Un to pat viņš nenosaka. Tur ir aizmugure, kas to visu dara. Tur ir augstāks kaut kas, kas to visu dara. Ja? Un izteikt tīrus, pareizus nolūkus, jo var iebraukt auzās ar to visu. Ja? Sīki un smelki līdz vietām, kur, kas, kāpēc. Ja? Un vēl, lai tas ir nevis par citiem, bet par tevi pašu. Par tevi pašu. Tu nelem par citiem. Tu lem tikai vienīgi par sevi pašu. Un arī tas vēl nav noteikts, ka tas notiks ar tevi. Ja? Tālāk, ko es vēlos nodot. Kāpēc vēl nav šīs skaidrības? Kāpēc nav šīs skaidrības šiem cilvēkiem, kuri ļoti daudz ir apzinājušies, kuri jau ir šajās viegluma enerģijās, kuri ir gatavi radīt savu realitāti? Tāpēc, ka šajā jaunajā laika līnijā nav kam pieķerties. Tur vairs nav tie, kas atnāks, kas pateiks, kas palīdzēs, kas iedos, kas pados, kas pavirzīs, kas pabīdīs. Šeit tu brīvi runā. Tu brīvi dalies, tu brīvi izsaki, tu dzirdi, tu caur savu enerģiju piesaisti savā realitātē cilvēkus tieši tādus pašus, kas atnāk un tev parāda, kas atnāk un izspīdina, kas atnāk, ienāk, vienkārši ejot līdzās laika līnijā. Viņi pieskarās tev kaut kādā brīdī, tev kaut ko iedod, tevī notiek kaut kāda aktivizācija, tev notiek skaidrība, tevi pavirza, tevi pagroza. Ja, lai tu sevi savādāk paskaties, varbūt ir kaut kāds brīdis, kur tu nesaproti, kas notiek, un tāpēc viņi ienāk savējie, enerģētiski šeit, viņi ir daudz, iespējams jūs viņus tikai varbūt vēl neredziet, un viņi nepaliek, viņi atnāk, pieskaras, un viņi iet varbūt pat paralēli turpmāk uz priekšu, ko man saka, ja, bet tā vairs nav šī enerģija, kurā prasa kaut kādu piederību, kaut kādu, ka tagad tu esi un tagad
tagad tu viss, ja? Tagad tu esi kopā ar mani, vai tagad tu ej kopā ar mani, vai tagad es bez tevis nevaru dzīvot, vai tu nav vairs tā viss. Nav. Šeit ir tas, šeit viņi plosās vēl, ja? Šeit viņi plosās, un tā viņiem tāda kā norma. Ja? Tas nav slikti, tas ir tā. Mēs esam visi esam tam cauri izgājuši, lai nonāktu šajā vieglumā, tajā, kur mēs patiešām redam brīvi attiecoties pret sevi, runājot patiesību, esot patiesiem, redzot taisnību, redzot, kā viss notiek, neapmānīs vairs nevienu, tu nevarēsi mānīt sevi. Tas vairs nav, tas nestrādā, tas vairs nav kā pavadoša enerģija tajā, kas notiek šodien laika līnijā, kur ir šis tāds enerģētisks dalījums. Mēs atrodamies tepatās uz zemes, bet mēs nepieskaramies, un ikdienā pat tie, kur ir šajā vieglumā, mēs pat nesatiekam tos cilvēkus. Viņi enerģētiski tavam iekšējiem stāvoklim, kas ir iekšā, viņi nerezonē, viņi neatnāk. Ja? Tu esi brīvs iet, pieredzēt, miedarboties, radīt, darīt, un viņi pat nav, tu viņus nedzirdi. Ja? Tas ir ļoti, ļoti, tāds vienkārši ir, tāds arī ir man. Un šādi, tad, kad pievelkas šie te savējie šajā viegluma enerģijā, viņi veido, ka katrs ir kā individualitāte, katrs ir kā veselums, katrs ir kā dievišķa enerģija, katrs ir savā dievišķajā plūsmā, katrs dzird savus pavadoņus, vai sāk dzirdēt viņus, un ar laiku turpmāk uz priekšu tas notiks arvien aktīvāk un aktīvāk un aktīvāk. Un ja jūs to nevēlēsieties, arī atrodoties šajās viegluma enerģijās, vienkārši avatārs caur psihosomatiku, caur visādām drusku vieglām. Viņi tā kā čik pieskarsies tev, lai tu saprastu. Aļo, mosties, ja? Tu esi šeit, tu esi radītājs savas realitātes, kustini savu dēļ, ja? Nevis gaidi, tu negaidi, tu dari, tu kustini, tu kusties, ja? Jā, vēl man grib pateikt par veselību, un šeit ir, šajā viegluma enerģijā ir, kad cilvēks ir vesels. Loģiski, ka viņš ir cilvēks, viņš rūpējās par sevīm. Mēs arī nododam asins analīzes, lai atbalstītu savu fizisko avatāru, jo tikai vienīgi esošajās enerģijās mums jāatbalsta savus avatārus, un tur ir uzturbagātinātāji, kas atbalsta, tur ir veselīga pārtika, plus mīnus, kāda viņi var būt šeit. Ja? Tur noteikti nav alkohols, tur noteikti nav pilnīgi nekādas atkarības, tāpēc, ka mums vairs tas neinteresē. Tā nav. Viņš ir kā klātesošs, viņš ir tā kā tiem, kas... Un pat tad, kad es drusku padalīšos, kas ar mani nāk, par mani nāk, ja viņi grib tā kā, lai es par sevi pat padalos. Es braucu ar vilcienu mājās no Rīgas uz māju, un ir tāda situācija, kad es iekāpu vilcienā, un apkārt ir kompānijas, plus mīnus mana vecuma, bet ir piekdiena, un viņi svin. Loģiski, ka to nevar publiski darīt, bet viņi visi jau ir labi paņēmuši, un riņķi apkārt, viņi tur ir, un es sēžu, man ir austiņas, es kaut ko klausos, bet es uz viņiem skatos, un es vienkārši redzu, labi, man rāda drusku vairāk, kā tās enerģētiskās būtnes, kas aiz viņiem stāv, viņas vienkārši plaukstas sit, viņi ir laimē, viņi domā, šitie āksti, piedodiet, lūdzu, šitie āksti, ak, Dievs, viņi pat nesaprot, tā kā tādi muļķīši. Un tad, kad es uz to skatos, es redzu vairāk, man nāk smieklis par to. Jā, man kādreiz bija skumji par to, ka tas tā notiek, bet ne man kaut ko mainīt, un es par to nevēlos. Un man ir bijušas arī šādas situācijas, kad ir arī vēls vakars, un ka man ir jābrauc mājās, kad man pat neredz. Es zinu, kā ir šī sajūta, kad mani pat neredz. Es esmu aizsargāta, man pat neredz, jo tur ir dažādas situācijas bijušas šajā vilcienā. Tur ir arī, kad ir kontrols un kad ir mests ārā, es viņus vienkārši uz viņām esmu novērojusi. Ir šis, ja, kas notiek šeit apakšā, ir,
danco dēmoni caur cilvēkiem, caur atkarībām, caur kontrolēm, caur zemām enerģijām, caur dusmām, caur aizvainojumiem, caur visu to. Tas pastāv šeit. Bet vienkārši tad, kad tu nonāc šajā situācijā, šajās apstākļos, saproti, ka tu esi augstāk, tev vienkārši uzstājas par neredzamu tajā visā. Vienkārši var paskatīties un ieņirkt to visu. Kā tas patiesībā notiek. Jā, tas ir skumji citreiz, kad tas ir no tādas dvēseles, jo tāpēc, ka viņas visus ļoti, ļoti plosa. Viņi vēl neatcerās sevi. Viņiem liekas, ka šāda ir dzīve tieši tik šaura, tieši tik mazliet interesanti, kur nākošā dienā būs ļoti slikti, bet tas būs līdz nākošai reizei, ja? Kamēr viņi nepamodīsies. Sapratīs, ka tas vairāk vispār nav vajadzīgs, jo tas pilnīgi neko nedod. Absolūti pilnīgi neko nedod. Tāda maz atkāpība bija. Ir svarīga šī veselība, un arī šajā vieglumā, jā, iespējams, tad, kad nāk iekšā jaunas enerģijas, galva var būt, viņa tā kā izplešās. Ja, nu labi, man ir pavisam vēl savādāk, kā es nolasu šīs enerģijas, kas notiek pilnīgi katru dienu, bet ļoti, ļoti ar labvēlību pret sevi, pret visu to, runāt ar visu to, kas notiek. Katru dienu runāt ar sevi. Es esmu sev labākais draugs. Es runāju, kas ar mani notiek. Es runāju par to, ka es gribu kaut ko ēst. Kāpēc es to gribu? Kas man trūks? Man tiešām gribas ēst? Man tiešām puncis prasa ēst? Vai tas ir kaut kādas emocijas? Jā, jo ļoti daudz cilvēku ēd uz emocijām, tāpēc, kad pietrūks šīs emocijas. Tad kas ir jādara? Es draudzējos ar sevi. Kas man ir jādara? Lai man būtu interesanta diena, lai es darītu to, kas man šeit ir jādara, lai man negribētos to. Ja? Tur ir sports pieslēgts, tur ir pastaigas, tur ir sazemējums ar zemi noteikti, un tagad ir pavasaris, un daba ir pirmais resurs visiem. Visiem. Atcerieties, vienkārši ejiet staigāt. Vienalga pa kurieni. Vienkārši pieskaraties zemē, pieskaraties kokiem, jebkam. Ūdens tuvums ir. Vispār par ūdeni man pavisam vēl vienā vēstījumā nāca arī informācijas atkārtoši arī šajā, ja iespējams es nepateicu, ūdenī ieejot, tur netiek iekšā šīs aizmugurē, kuras ir tumsas būtnes. Ūdens attīra. Tiklīdz jūs atrodaties ūdenī, pat nāk teikšu, cilvēki, kas iet dušās, ja? Dušās notiek ļoti daudz atklāsmes. Ļoti daudziem cilvēkiem notiek atklāsmes dušās, vēstījumi notiek, informācija tiek saņemta, jūs pat varat uzdot jautājumu, tāpēc, ka tieši tajā brīdī jūs esat ļoti kontaktā ar sevi savā dievišķajā plūsmā. Tātad maz atkāpīt bija, bet es tev pateicu, tāpēc, ka tas nāca. Tātad tas ir svarīgi un noderīgi. Un ļoti viss tās, kas notiek turpmāk uz priekšu, ar skatu pret sevi un ar ļoti lielu mīlestību pret sevi. Tu esi sev 24/7. Attiecies pret tevi tā, kā tu vēlies, lai pret tevi attiecās citi. Un dari arī tā kā tu vēlies, lai arī citi pret tevi dara. Ja? Jo šajā jaunajā laika līnijā, kas notiek, viņā ir citas reakcijas, citas darbības un citas interesantas, ātri viss notiek, viegli notikumi, miedarbības savādāk viss notiek. Es to pieredzu, un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku to pieredz. Tāpēc ir šie papildus resursi, kas dod enerģiju avatāram, ne tikai atrodoties šajā dievišķajā plūsmā, katrs vēl, ko man saka, nav speciāli jāsēž meditatīvā stāvoklī, bet vienkārši atrodoties pie dabas, jūs droši varat vienkārši apsēsties un aiztaisīt acis. Aiztaisīt acis un vienkārši parunāt. Kaut vai ar zemes māti, vai ar saviem pavadoņiem, vai kas, kuram nāk, notiek. Ja? Neskriet kaut kādā brīdī, drusku būt ar sevi, lai sadzirdētu
Jo tu nesadzirdēsi visu laiku esot zirgā un visu laiku esot kaut kādā ritenī. Tu sadzirdēsi tikai tad, kad tu esi viens, kad tu esi. Un kad tu esi ar sevi kaut kādā iekšējā klusumā, jo iekšējā klusumā tikai tur un turpmāk uz priekšu, tikai tur notiks atbildes. Bet uz priekšu viņas notiks ļoti ātri, ātrāk, laiks ātrāk iet, ātrāk notiek, ātrāk realizējas, ātrāk, viss ātrāk. Tu spēj tikai to visu ieraudzīt, pamanīt, pieņemt, tajā visā pateikties. Un arī, jā, man saka, gulētējot noteikti, neaizmirstiet pateikties visiem saviem pavadoņiem, esiet kontaktā ar savu 100% gaismu un viss tas, kas nav 100% gaisma, lai atstāja katru enerģētisko lauku un pasakieties sev, pasakieties savai dvēselē, savam garam, saviem eņģeļiem, erceņģeļiem, sargeņģeļiem, savai gaismas ģimenei, saviem dzimtes pārstāvjiem, pavadoņiem, pasakieties visām 100% tīrām gaismas būtnēm. Esiet kontaktā ar sevi, vediet sevi paši un pieņemiet visas tās dāvanas un tos visus brīnumus, kas ar katru notikt. Īstajā brīdī, īstajā vietā, pat negaidot, var notikt ļoti daudz kas vērtīgs, svarīgs. Neklausieties tikai visu šo, viss šis šeit, kas vēl ir, tur ir ļoti daudz kaut kādas ilūzijas, ja? Šeit, klausieties šeit, sirds centrā. Ko jums sirsnīca saka, ko jums saka iekšējā balss, ko jums saka intuīcija, ko jums saka jūsu dvēsele, balss, dariet cauri atvērtu sirdi un nebaidieties. Labi? Viss. Paldies. Es ticu, ka es kaut ko atbildēju. Pilna galva. Labi. Sazināsimies. Un lai notiek katru dienu viss labākais, viss skaistākais, viss brīnumpilnākais. Ticiet sev, ticiet, un vēlreiz ticiet, es arī ticu jums. Viss. Paldies, čau, hatā!